Droši vien jūs arī esat aizdomājušies par to, cik daudz vajag cilvēkam, lai viņš būtu laimīgs. Reizēm tas ir pavisam kāds mazs sīkums, bet reizēm nepietiek pat ar visu pasauli. Kāda laimes formula ir māksliniekam Robertam Koļcovam, kurš sev mēdz dēvēt arī par botāniķi? Mēs noskaidrojām viņa jaunajā izstādē. Vijīgas līnijas, sievietes ar spāru spārniem, augu un ūdens pieskārienas, melnas līnijas un laukumi uz balta papīra vai audekla un zelts. Pēc izprātotiem eksperimentāliem izgājieniem citos tēlainības virzienos, Roberts Koļcovs ir atgriezies pie tā, kas vienmēr tik ļoti paticis viņu daudzajiem draugiem, paziņām un mākslas cienītājiem, un izrādās arī viņam pašam. Kaut kāds tās tēzes ir bijušas atkal vecais Koļcovs. Ja. Es biju sazīmējis, visu kaut ko citu arī, bet man ir liels prieks par to gandarījumu sajūtu, kur es katru reizi sajūtu, kad kaut kas tāds top. Acīm redzot, ka tā vajag. Es pārāk labi jūtos, lai domātu citādāk. Tāpat kā daudzie viesi un eksotiski ziedi, mazliet pajokojot par mākslinieku pieņemto botāniķu un dabas mīlētāju tēlu, Koļcova izstāžu atklāšanās neiztrūkstošs atribūts ir kāda instalācija, kas top mūsu acu priekšā. Māksliniekam pirms 2 dienām bijusi vārda diena. Tas ir praktiskais pamatojums teorijai par to, vai cilvēkam ir iespējama laime ilgstoši. Ir iespējams, esmu izbaudījis, iesaku un novēlu. Tātad, ja tev ir vārda diena, tad 2 dienas pēc vārdienas ir jātaisa izstādes atklāšana. Uz katru no ielūgumiem man atbildēja Rīziņa, apsveica vārdienā, vārdienas svētkos. Manā vārdā tika nosaukts Sniega vīrs, kurš vakar tika uzcelts. Un es esmu dzirdējis ķīniešu valodā tautas dziesmu pa telefonu apsveikumu vietā. Jā, arī tā nav īstā laimes formula, jo noteikti, kad viņa ir mazliet citādāka katram. Bet šis ir ļoti tuvu. Darbi un izstādes nosaukums, kā jau botāniķim piedien latīniski. In ainigmāte caur mājienu simbolu. To mākslinieks izlasīs kādā grāmatā. Iepaticies. Izrādās ar savām gleznām Roberts Koļcovs mums dod kādu mājienu, galīgi ne caur puķēm. Jābūt ir mazliet aklam, lai neredzētu šajos darbos, izņemot to ģēniju un viņa mūzes, ir tikai sievietes. Un tas ir tiešām veltījums viņām, jo skaidrs, ka citiem veltīt Devradi nav jēgas.